Rumānija, Lietuva, Francija, Turcija un citas valstis. Studenti no tik dažādām Eiropas malām nu jau vairākus mēnešus par savām mājām sauc Rēzekni. Viņi visi šeit nokļuvuši pieņemot Erasmus programmas izaicinājumu mācīties ārzemēs. Actually, I wanted in North Side because I want to know a lot more about, I don't know, this culture and to see Russian people and to know them because it's interesting. And my grandmother knew a lot, few time ago, knew Russian. And here I found a good university. Is it different from your city? Yeah, maybe a little. It's a small one and not so much people here. And in my city we just speak one language and here 3 languages, if I can say so, one dialect. Šobrīd Rēzeknes augstskolā mācās vairāki 10 apmaiņas studentu. Turklāt Erasmus studentu skaits gadu no gada palielinās. Man liekas, tas notiek tādēļ, ka mūsu pasniedzēji arī ir ļoti aktīvi. Viņi dodas mobilitātēs, viņi lasa lekcijas ārzemēs, viņi brauc pieredzes apmaiņā, un tas noteikti arī veicina šo te Rēzeknes augstskolas atpazīstamību ārzemēs. Protams, arī ārēju sakaru daļa pieliek savu roku, ja, un noteikti popularizē starptautiskajās nedēļās, prezentē Rēzeknes augstskolu. Līdz ar to ar katru gadu, jā, tas skaitlis pieaug, un noteikti arī studenti dalās pieredzē, kad viņi brauc atpakaļ uz mājām. Erasmus programmas plašās iespējas labprāt izmanto arī Rēzeknes augstskolas studenti. Pirmā diena bija ļoti grūta. Mēs atbraucām uz Beļģiju, un mēs nezinājām, ka sabiedriskajam transportam ir normāli kavēt. Un mēs nokavējām autobusu pirmkārt kaut kādu pusstundu, tad mēs gājām uz dzelzceļa staciju. Mēs atkal stundu gaidījām vilcienu, kuru beigās atcēla. Un tā vietā, lai mēs būtu studentu kopmītnēs jau kaut kur ap 3 dienām, mēs bijām tikai ap 7 vakarā. Un pirmās dienas arī nebija interneta, un tas bija ļoti grūti priekš manis, jo es nevarēju piezvanīt saviem draugiem un ģimenei un savam puisim. Un tas bija ļoti grūti pirmās 3-4 dienas. Bet tagad, kad es esmu iepazinusies ar tik daudziem foršiem cilvēkiem, viss ir ļoti mainījies, un man ļoti šeit patīk. AIE Erasmus programmu izmantojusi 2 reizes. Vispirms studijām Vroclavas universitātē Polijā, pēc tam praksē Varšavā. Erasmus programmu izmantoju 2 reizes, jo pēc pirmās bija tā labā pēcgaša, āķis lūpā, ka gribējās vēlreiz būt tajā starptautiskajā vidē. Un viens, kas nes Latvijas vārdu pasaulē, un otrs tomēr pilnveidot sevi. Manā laikā Erasmus programmu izmantoja jaunieši no ļoti, ļoti daudzām valstīm. Tika pārstāvēti visi kontinenti. Ļoti daudz bija studenti no Spānijas, par ko arī paši poļu mentori bija pārsteigti, jo neviens nevarēja saprast, kāpēc pēkšņi viņu ir tik daudz. Tāpat arī iepazinos ar daudziem studentiem no Savienotajām valstīm, un lielākā daļa no viņiem bija daļēji poļi, kas arī mani pārsteidza. Tad, kā viņi nolēma apciemot savas dzimtās saknes. Pagājušajā akadēmiskajā gadā Erasmus studijās vai praksē devušies vairāk nekā 250 000 studentu no visas Eiropas. Nevelti var teikt, ka tā ir populārākā studentu apmaiņas programma, kurā iesaistīties var teju ik viens. Īstenībā galvenais priekšnosacījums ir, lai students ir reģistrēts kādā Latvijas augstskolā vismaz 2. kursā. Studentam jābūt sekmīgam, bez parādiem, bet man liekas, tas arī ir godīgi, ja Eiropa finansē, tad gribas finansēt tomēr sekmīgus studentus, kuriem ir nopietna pieeja izglītībām, mācībām. Loģiski, lai viņi varētu brīvi iejusties, adaptēties jaunajā studiju vidē vai prakses vidē, būtu vēlams arī, lai svešvalodu zināšanas ir adekvātā līmenī. Bet, ko Erasmus arī dod, protams, tā ir iespēja uzlabot svešvalodu zināšanas. Un, kas vēl ir tāds būtisks plus, ir, ka studentam ir arī iespēja apgūt jaunu svešvalodu, jo Erasmus piedāvā intensīvus valodu kursus, kas arī ir, man liekas, milzīgs pluss.
Jāteic, ka no 2014. gada, sākoties jaunajam plānošanas periodam, Erasmus programma piedzīvos pārmaiņas, proti zem nosaukuma Erasmus Plus tiks apvienotas vairākas līdzšinējās Eiropas Savienības finansiāli atbalstītās programmas, tostarp Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig un, protams, arī Erasmus. Tāpēc arī turpmāk jauniešiem būs iespēja izglītoties un gūt praktisku pieredzi ārzemēs, māju patvedot neskaitāmi daudz pozitīvu emociju. I think the Erasmus is a good opportunity for me, actually the best one, to go abroad. And I think it's really good because you go in other city, other country, you receive money to study there, to stay there. And you know, you can achieve this experience and know another culture and meet new people, and you can visit a lot of countries around here. Pavisam noteikti Erasmus laikā izdodas gūt vēl papildus iespaidus un krāt labās atmiņas ceļojot. Ne tikai pa Polijas teritoriju vai kādu citu valstu, uz kuru brauc, bet arī kaimiņu valstīm. Šeit tā vide, tāda īsta studentu vide, un tāpēc, ja tu aizbrauks Erasmusā, nenožēlosi. Pirmās 2 nedēļas būs, protams, grūtas, bet pēc tam tas laiks ļoti ātri lidos, tāpēc, ka tu ļoti forši un daudzveidīgi pavadīsi. Eiropas komisija jaunajai programmai Erasmus Plus no 2014. līdz 2020. gadam piešķīrusi 14,7 miljardus eiro, kas ir par aptuveni 40% vairāk nekā iepriekšējā periodā. Plānots, ka turpmāko 6 gadu laikā programmu varēs izmantot gandrīz 5 miljoni eiropiešu.